Labdien un esiet sveicināti! 22. septembris ir klāt un speciālās izglītības nodaļas organizētajiem semināriem. Šī ir kā pirmā skolas diena. Mēs atkal tiekamies ar jauniem semināriem, jaunām tēmām un jaunām zināšanām un prasmēm, ko varam ienest ik viens savā ikdienas un skolas dzīvē, lai palīdzētu tiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Šodienas semināra tēma, kā jau redzējāt pieteikumā, ir saistīta ar aritmētisko iemaņu traucējumiem, ja vienā vārdā pazīstam to ar diskalkuliju. Tiešais seminārā Diskalkulijas asociācijas vadītāja Andra Rektiņa pastāstīs praktisku informāciju par to, ko mēs kā pieaugušie varam darīt, lai palīdzētu iekļauties, iejusties un apgūt mācību saturu tiem bērniem, kuriem ir šādi traucējumi. Mēs droši vien daudz vairāk esam dzirdējuši par disleksiju, tāpēc vēl jo vairāk šīs dienas semināra temats ir ārkārtīgi vērtīgs. Jūs noteikti ierakstā varēsiet semināru noskatīties arī pēc tam, tepat Valsts izglītības satura centra Facebook lapā, vai meklējot to Valsts izglītības satura centra mājas lapā, kur apkoposim galveno informāciju un atziņas par šo semināru, pievienosim ierakstu un arī informatīvo materiālu par diskalkuliju. Es pirmajai došu vārdu Anitai Falkai, kur ir speciālās izglītības nodaļas vadītāja, bet pirms tam jūs aicināšu droši uzdodiet jautājumus arī tiešraides komentāru sadaļā. Jau prezentācijas noslēgumā kopā ar speciālistu uz šiem jautājumiem arī atbildēsim. Lai tuvākā stunda vērtīgu zināšanu piepildīta, un Anita Falka, vārds tev. Paldies, Liene! Labdien visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem! Šis ir mūsu nodaļas šī mācību gada pirmais tiešsaistes seminārs, un es vēlu visiem izturību un labu veselību šajā lielo izaicinājumu laikā. Šodien mēs runāsim par plašu skolēnu grupu, skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Tieši par aritmētisko iemaņu traucējumu atpazīšanu un atbalsta pasākumu nodrošināšanu. Katru gadu vairāk nekā 1000 skolēnu saņem pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Skolēni saņem atbalsta pasākumus arī ar izglītības iestāžu atbalsta speciālistu atzinumiem. Tomēr izglītības iestādē galvenais ir saulaicīgi atpazīt traucējumu un iespējami ātri sākt atbalsta pasākumu nodrošināšanu. Un lai mēs visi kopā labāk izprastu aritmētisko iemaņu traucējumus, ko saucam arī par diskalkuliju, šodien Diskalkulijas asociācijas vadītāja Andra Rektiņa pastāstīs praktiskas lietas, kuras var noderēt skolotāju ikdienas darbā. Es vēlu visiem saklausīt jaunas idejas ikdienas darbam un dodu vārdu Andrai Rektiņai. Andra, lūdzu. Tā, sveiki, jūs man redzat, ja? Jā, brīnišķīgi. Tātad, labdien, liels prieks būt šeit. Liels prieks virtuāli sajust otru pusi ekrānam manus kolēģus skolotājus, varbūt arī kādu vecāku. Man ir liels arī prieks, ka mēs šodien varam runāt un aktualizēt tādu mācīšanās traucējumu kā diskalkulija, jeb aritmētiskie traucējumi, jo tie Latvijā, manuprāt, salīdzinot ar disleksiju vai uzmanības deficīta sindromu, kā traucējums tiek atpazīts salīdzinoši reti, un tad cerams, ka pēc šīs mūsu kopīgās lekcijas varbūt jums radīsies lielāka Es laikam nedaudz jāatvainojas, jo man izskatās, ka Andrai kaut kur pazuda internets. Tā, bet prezentāciju mēs redzam. Tā, bet viņš aizlec uz, es uzliekšu vēlreiz sākumu. Tā, vai man ir nestabils internets, ja? Kaut kur uz mirklīti pazuda, bet šobrīd it kā izskatās, ka viss ir kārtībā. Prezentāciju redzam.
Labi, ja kas, tad ziņojiet, es mēģināšu pieslēgties citam tīklam. Jā, tātad mūsu šodienas tēma ir diskalkulija un vēl dažos vārdos, kāpēc es esmu šodien šeit atnākusi, lai jums par to stāstītu. Tātad pirmām kārtām, diemžēl mani personīgi saskara bijusi ar šo jautājumu, kas tālāk ir atkal aizvedis līdz tai stadijai, kuras esmu pašreiz, proti, kad man paziņoja, ka tagad jums jāsaskars ar diskalkuliju, tad es secināju, ka Latvijā īsti ar kaut kādu terapiju vai ar kaut kādiem ieteikumiem, kā tad rīkoties, tātad ar to radās problēmas. Un tad, tā kā es pārvaldu vācu valodu, es sāku pētīt, kas tad notiek Vācijā šajā jomā. Un tur es pārsteigti atklāju, ka tur šī diskalkulijas terapija, viņiem tāda speciāla terapija ir ļoti attīstīta. Un tad es izlēmu, kad es varētu palīdzēt Latvijā ar šo informāciju arī citiem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un tā kā es pati arī strādāju skolā kā skolotāja, tad es redzēju arī, ka šo traucējumu mācību diezgan slikti atpazīst kolēģi. Un tad es nodibināju Latvijas diskalkulijas asociāciju, kas ir tā platforma, caur kuru tātad šo informāciju, kā atpazīt, ko mēs varam darīt, kā praktiski palīdzēt, tad var labāk sasniegt skolotājus, vecākus un tam līdzīgi. Es vienlaicīgi esmu arī doktorantūras un maģistratūras studenta gan Latvijā, gan Vācijā saistībā ar iekļaujošo izglītību, tāpēc arī no tā skatu punkta daudz ko esmu uzzinājis par šo tēmu. Un tātad tas pats jaunākais jaunums, kas ir caur Latvijas diskalkulijas asociāciju, kad ir tātad radīts informatīvais materiāls skolām, bet to, protams, arī var lasīt vecāku, un viņš ir pieejams diskalkulijas asociācijas mājaslapā. Bet ar to arī tātad šīs prezentācijas noslēgumā tad būs Facebook ievietots links uz šo materiālu. Nu, lūk, un tad šodien ir paredzēts, ka es jums pastāstīšu par to, kas tad tā diskalkulija īsti ir un kādas ir tipiskākās pazīmes, kāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs kā pedagogi atpazīstam šo diskalkuliju savos skolānos. Kā tad ir jārīkojas, lai diagnosticētu, ka tā patiešām ir diskalkulija vai, piemēram, nav kāds cits traucējums vai, piemēram, samazināts intelekts, kā pats svarīgākais, kā mēs varam atbalstīt šādus skolēnus, un tad es parādīšu jums arī pāris praktiskas lietas, kuras katrs skolotājs var izmantot savā darbā jau tūlīt un tagad. Ja mēs runājam par disleksiju, kas ir tāds ļoti arī tuvs un līdzīgs traucējums, bet attiecas uz lasīšanu, tad mēs visi it kā saprotam, ka tāda cilvēks īsti nevar izšķirt burtus, viņam ir grūtības lasīt, bet ir ļoti grūti tā kā paskaidrot, kas tad īsti ir diskalkulija. Un te es esmu atradis tādu, man liekas, vistuvāko piemēru, ko es varēju iedomāties, kā jums likt sajusties, kā jūtas skolēns, kam ir diskalkulija. Tātad, ja mēs skatāmies šiem 3 simboliem, es pieņemu, varbūt kāds viņos atpazīst ar kaut ko saturiski, bet ir doma, ka neatpazīst. Un tātad skolēns ciparus redz šādā veidā, kā mēs pašreiz redzam šos hieroglifus. Tātad mēs viņus vizuāli redzam, bet mums nav iekšējs saturs. Mums viņi neko neizsaka. Un tātad diskalkulija pēc tā, kā tā ir sniegta definīcija Pasaules veselības organizācijas šajā slimības sarakstā, ir tātad aritmētisko iemaņu traucējumi, jeb grūtības apgūt aritmētiskās akadēmiskās prasmes, ko ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka diskalkulija nav saistīta ar kaut kādiem intelektuālās attīstības traucējumiem, tātad skolēnam nav pazemināts intelekts. Nav arī traucējumi, maņu traucējumi, redzes vai dzirdes, ka viņš kaut ko neredzētu uz tāfeles, vai nedzirdētu, ko skolotājs saka. Nav saistīts ar neiroloģiskiem traucējumiem, izglītības trūkumu,
vai kaut kādus akadēmisko terminu neprasmi vai tam līdzīgi. Ja? Tātad šeit vēlreiz tiek uzsvērts, ka tātad diskalkulija nav pazemināts intelekta līmenis. Un tātad, kādas ir vistipiskākās pazīmes? Ja jūs pēc tam iepazīsieties ar to materiālu, kas ir daudz plašāks šajā diskalkulijas mājaslapā, tur ir vēl daudz pazīmes, bet vistipiskākās, ar kurām, faktiski, kam ir diskalkulija, izpaudīsies vairāk vai mazāks visiem, bet ir arī ļoti svarīgi piebilst, ka diskalkulija ir dažādas formas, viņa var būt vieglāka un viņa var būt smagāka, un vienam varbūt būs 2 pazīmes, un citam varbūt izpildīsies visas pazīmes. Bet tā, kas ir vistipiskākā, ir šī, ka tā tad ir grūtības skaitīt augošā, dilstošā secībā, tātad skaitīt no 1 līdz 100 un tāpat atgriezties atpakaļ, tātad izprast šo skaitļu skalu un tāpat pāriet uz 10, 100, 1000. Tātad vai tur ir 10, vai tur ir 2 nulles, vai tur ir 3 un 4 nulles. Ja, viņam šie skaitļi var nebūt izpratne. Tad ir grūtības ar jebkādām mērvienībām, ar laika izpratni, ar naudas izpratni, un tad, attiecīgi, ja, kur pāriet no centimetriem uz decimetriem, no gramiem uz kilogramiem, saprast tilpumu, ja, jo ir tātad faktiski matemātiskā šī abstraktā domāšana, kur mums ir tā kā jāvizualizē savā veidā, viņa ir traucēta. Tātad, kas ir ļoti, ļoti tipiski, un man arī zvanot uz diskalkulijas asociācijas atvainojas, bieži vien to, kā pazīme norāda, ir tas, ka liekas, ka šis bērns saprot, mēs kopīgi kaut ko izrēķinam, un pēc nedēļas vai citreiz pat nākamajā dienā mēs atkal rēķinam, un viņš tā kā pilnīgi neko neatceras un sāk no jauna. Un te ir tā galvenā problēma ir ar to, ka viņš izpilda mehāniski. Un ja nav šī diskalkulijas terapija, kas dod šo izpratni saturiski, tad viņš vienkārši mehāniski izpilda darbības. Un tāpēc, ja viņš nav sapratis pēc būtības, tad viņš, protams, ir atkal aizmirsis, kā tas jādara. Ja? Tā kā šī ir diezgan tipiska pazīme. Tātad grūtības ar rēķināšanu galvā, un tas ir tāpēc, tas sasauc šo pirmo pazīmi, tāpēc, ka viņš nespēja vizualizēt sev šo skaitļu skalu galvā. Ja? Kur mums ir dabiski, mēs redzam tā kā no 1 līdz 100 un zinām, ka 50 puse un varam operēt ar šiem skaitļiem, tad šī rēķināšana galvā ir ļoti apgrūtināta. Tad, jebkuri uzdevumi, kuros ir nezināmais, tas atkal prasa kaut kādu abstrakciju, salīdzināt skaitļus arī tas atkal ir no tā, kad šī skaitļu skala nav vizuāli galvā, ja? Tātad līdz ar to ir grūtības salīdzināt skaitļus lielāks, mazāks, un tā tad nezināma aprēķināšana. Un tad ļoti izteikti ir šī nespēja izprast tekstu uzdevumus, jo tas atkal prasa kaut kāda veida abstrakciju un iztēli. Un tāpēc ar teksta uzdevumiem, kuros ir vairāk kā kaut kādas 2, 3 darbības, var rasties grūtības. Lūk, vēl kas ir ļoti būtiski, tas diskalkulija neskar tikai matemātiku. Ja, šeit ir parādīts, tad nav aptverts viss, bet tātad priekšmeti, kurus skolānam, kam ir diskalkulija, iespējams, kā jūs minēju, diskalkulija var būt dažādi smaguma pakāpes, ir fizika, jo tur mēs konvertējam mērvienības, ja, ķīmija, ģeogrāfijā, piemēram, tad, kad mums notiek darbība ar mērogu, jo jāsaprot 1:100, tur 1000 centimetri pārēj. Vēsturē, piemēram, gada skaitļu iegaumēšana, skaitļu iegaumēšana vispār šādiem bērniem sagādā grūtības. Tāpat, piemēram, liek izveidot kaut kādus gada skaitļu notikumu chronoloģiju skalu, un ja viņam tas ir jāveido bez jebkādām atbalsta pasākumiem, tas viņam sagādā lielas grūtības mūzikā. Izprast ceturdaļas, astotdaļas,
un tam līdzīgi. Dizainā un tehnoloģijās, tur mums tātad ir dažāda garumu mērvienības pārējas, tad, kad gatavo, piemēram, ēst, saprast daudzumus, grami, kilogrami, litri. Jā, un tātad, arī kaut kādus vizuāli telpiskus uzdevumus, kas viņam jāvizualizē, varētu būt grūtības. Tātad tā nav tikai matemātika, tātad skolēnam, kuram ir diskalkulija, var būt problēmas arī citos priekšmetos. Un tagad jautājums, cik vispār ir aktuāli šis mācīšanās traucējums, un tātad tas ir pasaules dati, bet Latvija, citos rādījumos attiecībā uz mācīšanās traucējumiem neuzrāda citus datus kā citās valstīs, tātad tie ir 3 līdz 8%, tieši tikpat daudz, cik ir mācīšanās traucējumi disleksija un uzmanības deficīta sindroms. Tātad šī diskalkulija tiek atpazīta Latvijā krietni vien sliktāk. Un kādas tad ir sekas, ja mēs neko nedaram? Ir viņam diskalkulija, ir, lai mēģina dzīvot tālāk. Tātad pirmkārt viņam veidojas zema pašapziņa, jo tas bērns jau saprot, ka viņam ir lielas grūtības, un kā mēs redzam, ne tikai vienā priekšmetā, bet secīgi, kā pika paliekot aizvien vecākam citos priekšmetos. Tad sākas iespējams kaut kāda apsmiešana no vienaudžiem, ka tu esi muļķītis, vai tu nesaproti, vai visdažādākie. Jā, tas ir arī saistīts, tad viņam veidojas bailes no matemātikas, viņam sāk rasties nepatika no matemātikas, no attiecīgi skolas, no eksāmeniem. Viņam pieaug grūtības vairākos mācību priekšmetos, jo viņš paliek vecāks. Un tas automātiski var rezultēties ar augstu priekšlaicīgas mācīšanās pārtraukšanas risks pieaug. Ka tā tad viņš var izkrist, kā saka, vienkāršiem vārdiem no sistēmas. Un tad, protams, ir ļoti būtiski šie arī veselības, varbūt traucējumi, psihosomatikas simptomi, ka viņam sāp galva, ka viņam sāp vēders, mēs nevaram atrast nekādus iemeslus, viņš nevēlas doties uz skolu. Tad ir arī paaugstināts saslimšana ar depresiju, kas jau ir nopietna slimība un tāpat uzrāda paaugstinātu pašnāvības risku. Tātad tās sekas var būt ļoti, ļoti dramatiskas, ja mēs kā pedagogi neatpazīstam un neko nerīkojamies, lai atbalstītu šādu skolēnu. Ko tad mēs varam darīt skolā un arī kā skolotāji? Tātad, ja mēs tagad skatāmies klasē uz kādu skolēnu, domājam, varbūt viņam varētu būt šis mācīšanās traucējums, tad, protams, pēc pirmais, ko mēs darām, ir runājam ar vecākiem, kādi ir viņa novērojumi, un ka būtu nepieciešams diagnosticēt, vai viņam ir šī diskalkulija vai nē, jo, protams, mēs esam skolotāji, nevis speciālisti, kas var noteikt dažādus traucējumus un tam līdzīgi. Bet es tūlīt nākamajā slaidā parādīšu, kas var diagnosticēt šo diskalkuliju. Tātad mēs runājam ar vecākiem, tad mēs sniedzam praktisku atbalstu skolā. To mēs arī vēlāk jums parādīšu, kāds tas ir. Un tad, protams, ideālā variantā ir viņam arī saņemt šo diskalkulijas terapiju. Un Latvijā tādi atsevišķi diskalkulijas terapeiti pašreiz vēl neeksistē, bet ir ļoti pozitīva ziņa, ka iespējams, ka nākošu gadu sadarbībā arī šo diskalkulijas asociāciju, ka būs iespēja speciālistiem no Vācijas ierasties Latvijā, un tad arī skolotāji Latvijas saņems šo apmācību diskalkulijas terapijā. Bet līdz tam vēl ir ko darīt un jāpagaida. Lūk, kā tad vispār var diagnosticēt šo diskalkuliju, kāds ir tas īsais vai garais ceļš? Tātad saruna ar vecākiem. Jo vecāki tātad sākotnēji tie, kas šo diagnostiku var inicijēt, tātad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 556, to var veikt pedagoģiska medicīniskā komisija, logopēds, izglītības kliniskais psihologs un speciālais pedagogs.
Un to veids izmantojot standartizētos testus. Un tie standartizētie testi, kādus Latvijā izmanto, ir, es domāju, kad jums tūlīt arī čatā tiks ielikts saite no Valsts izglītības satura centra mājaslapas, kur ir norādīts, kādi ir tie testi, bet pēc būtības šiem speciālistiem, kas te ir norādīti, viņiem būtu jāzina, ja, ar kādiem standartizētiem testiem mēs nosakam, kas ir svarīgi pie diskalkulijas, ka tātad tiek noteikts šī bērna intelekts, jo tātad diskalkulija, viņam ar intelektu viss ir kārtībā, un viņam ir vienkārši traucējumi pamatprasmēs aritmētikā. Nu, lūk, un tātad, ja viņam ir šī diagnoze, kad gan nerakstīs Latvijā diagnoze diskalkulija, bet tiks rakstīta diagnoze mācīšanās traucējumi, un varbūt, kad raksta aritmētikā vai lasīšanā vai tam līdzīgi izdala, bet tas arī atkarīgs no speciālista. Bet šie speciālisti ir norāda, kāda tad atbalsta pasākumi būtu vēlams sniegt. Ja? Un tātad, ja ir šāds atzinums, tad šis skolēns var droši saņemt atbalsta pasākums ikdienas mācību procesā, pārbaudas darbos, un visos arī valsts pārbaudījumos viņam veido individuālu mācību vielas apguves plānu. Jā, tātad pilnā apmērā viņš saņem šo atbalstu. Bet mēs zinām, ka ir daudz gadījumu, kad vecāki atsakās tādu vai šādu iemeslu dēļ sadarboties, un tad arī, kā jau Falkas kundze minēja, kad mēs kā skola, atbalsta arī personāls, var arī veikt šo izvērtējumu un sniegt ikdienas mācību procesā skolēnam šo atbalstu. Ja? Tas nav tā, jā, vecāki nesadarbojas, līdz ar to mēs arī neko ikdienā nevaram darīt. Ne, mēs varam darīt, un to arī atļauj ministra kabineta noteikumi, tie paši 5.6. Nu, lūk, tā tad pats pirmais, ejot vairāk uz praktisko daļu, ko tad mēs skolā kā pedagogi varam darīt, ir jāatceras, ka to diskalkulija nav ārstējama, viņa būs visu mūžu, bet tas, ko mēs kā pedagogi varam iedot, mēs varam iedot šim skolēnam to atslēgu, kā viņam sadzīvot ar diskalkuliju. Un mācīt maksimāli daudz viņam šīs praktiskās iemaņas, kas viņam dzīvē būs vajadzīgas. Un arī sasaucoties to, ko es minēju sākumā, no nebeidzamas atkārtošanas reizes, ka, piemēram, mēs tagad sakam, ņemam privātu skolotāju, un viņš šito uzdevumu izrēķinās 25 reizes, ar to mēs tikai radām viņam nepatīku pret matemātiku, jo viņam ir iespējams jums ļoti daudz jāatkāpjas atpakaļ uz turieni, kur viņam sāk veidoties šī nesapratne, un sākam strādāt pēc būtības šajā daļā. Un vēl, ko šeit var piebilst, ka diskalkulija lielākoties atklāja ap skolēna 4. 5. klasi, un tad jau viņam ir būtiski robezināšanās, viņš jau ir būtisku vielu tēmās uz priekšu, salīdzināt ar to, ko viņš saprot pēc būtības. Jā, tā tad nevar novērst ar to, ka mēs viņam ņemam privātu skolotājus un liekam pildīt 2 reizes vairāk uzdevumus. Tātad pats pirmais, ar ko mēs sākam, ar šādu pozitīvu iedrošinājumu un atbalstu, kad jā, mēs tev varam sniegt atbalstu un mēģināsim risināt problēmas kopā. Tātad ļoti svarīgi ir, ka ļauj izmantot atgādnes gan matemātikā un arī citos mācību priekšmetos, kur ir nepieciešams. Ja? Jo iespējams, kā jau es teicu, diskalkulija var būt vieglāka un smagāka, vai, piemēram, ir gadījumi, kad skolēns neatceras, piemēram, gada skaitļus, bet, piemēram, attiecībā uz mērvienību pārēju vai pulksteņu izpratni viņam viss ir kārtībā. Un līdz ar to tās atgādnes tikai tur, kur tas patiešām nepieciešams. Matemātikā var priekšlaicīgi atļaut izmantot kalkulātoru, jo, protams, ir skarta šī rēķināšana galvā un skaitļu sastāvu sadalīšana, kas tātad, piemēram, dalīšanā varētu būt skolēnam
grūtības. Tad ir būtiski domāt par to, ka mēs diferenciāciju ievērojam savā mācību procesā, un tas attiecas gan uz tātad izpildes laiku, jo skolēnu diskalkulija lielā vairumā gadījumu būs lēnāki, viņam vajadzīgs ilgāks laiks, lai izdarītu to, ko klases biedri. Tad mēs varam diferencēt ar grūtības pakāpes un pārdomājam, vai mums ir cietie rieksti šim skolēnam jāiekļauj varbūt darba lapā. Un tāpat attiecībā uz mājas darbiem, ka varbūt, ja mēs diagnosticējam, ka viņš nesaprot kaut kādu pamatprasmi aritmētikā, tad varbūt mēs liekam mājās viņam mazliet vairāk strādāt ar to, nevis ar to, kur mēs atrodamies konkrētajā tēmā. Iespējams, mēs samazinām darba apjomu, jo arī šiem skolēniem ir svarīgi, ka viņam sanāk, ka viņam izdodas. Un jā, kā jau minēju, viņi ir salīdzinoši lēni, un viņiem tas viss var prasīt daudz vairāk laika. Tad būtu būtiski nesaukt šādu skolēnu pie tāfeles, nereiķināt publiski. Tāpat varbūt, ja vien, protams, skolēns pats nevēlas, tā ir cita situācija, vai arī neveidot situāciju, ka, piemēram, esmu dzirdējis, piemēram, visi skolēni pieceļties kājās, un tagad, lai nostiprinātu rēzināšanu, kurš pirmais pasaka atbildi, tas apsēžās, ja? Kad tad šis skolēns atkal tiek nostādīts negatīvā situācijā, ka viņš tik ātri šo rezultātu nespēja dot, nekaunināt, nesalīdzināt ar klases biedriem. Un tad vēl var palīdzēt arī tas, ka šim skolēnam ir bieži vien problēmas izlasot šo uzdoto matemātisko definējumu, kas viņam ir jādara. Ja viņam izskaidro mutiski ar vienkāršiem saviem vārdiem, tad iespējams viņš spēja saprast labāk šos uzdevumus, arī noteikumus un kas viņam jādara. Tāpat, ja viņš varbūt nespēja pilnībā demonstrēt kaut kādu risinājumu, ko jūs sagaidat, ļaut atbildēt viņam mutiski, lai saprastu, vai viņš vispār tiek pie šī rezultāta vai arī izskaidro mutvārdos. Un tad vēl, protams, mēs varam vērst uzmanību uz vērtējumu un atcerēties, ka tā tad, tagad es to arī parādīšu, kad mums ir ministra kabineta noteikumi numurs 747, un tajos ir iekļauti pie vērtēšanas pamatprincipiem 2 iekļaujošais princips, ka tā tad mēs to mācības snieguma vērtēšanu pielāgojam ikvienu skolēnu dažādajām mācīšanās vajadzībām, tad piešķiram šo varbūt papildus laiku, radām vidi, vai varbūt viņš raksta kaut kādā atsevišķā telpā, kur viņš var labāk koncentrēties, un te ar minēt šis skolēnu snieguma demonstrēšanas veids, varbūt mēs varam skaidrot mutiski, un arī izaugsmes princips, tātad proti tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācības snieguma attīstības dinamika. Tā kā šis izējas punkts ir šis pats skolēns un kāds ir viņa progress. Lūk, tātad diskalkulijas terapija, pa ko jau es mazliet minēju, tātad Latvijā to arī veic speciālie pedagogi. Cik man ir bijusi saskarsme, bet es noteikti nekādā veidā nevēlos apgalvot par visiem, tad šeit ir bijušas grūtības. Un tāpēc Vācijā tas ir certificēti speciāli pedagogi, kas tieši tātad strādā ar šo izpratnes, matemātiskās izpratnes veidošanu. Man ir bijusi tā iespēja mazliet piedzīvot šo terapiju, un tāpēc es dažas lietas no tās jums parādīšu. Un es ļoti ceru, ka tātad Latvijā nākamgad vai aiznākamgad mums arī būs iespēja mācīties pie šiem Vācijas skolotājiem, kas tātad sagatavo šos terapeitus. Un tātad, bet, protams, arī Latvijas speciālie pedagogi noteikti ir daudz kolosālu piemēru, un es arī aicināšu man rakstīt vai zvanīt, ja jums ir kādi labi piemēri, kā var strādāt ar skolēnu, kam ir diskalkulija.
Un tas vispār, ko iekļaujošo izglītībā tagad arī tās jaunākās tendences ir tās, ka speciālā pedagogi maksimāli apmāca priekšmetu skolotājus ar šīm speciālajām metodēm, lai mēs tās varam izmantot savās ikdienas stundās, jo ir pētījumi, kas pierāda, ka jo dažādākas metodas mēs izmantojam ar visu klasi, pat arī tiem, kam nav nekādu speciālo vajadzību, jo ir labāki mācīšanās rezultāti. Tā kā, ja jūs izmantosiet kaut kādas metodas, kuras jums iesaka speciālie pedagogi savās klasēs, stundās, tas būs tikai ieguvums jebkuram. Un kā tad praktiski, ja mums ir šis skolēns, kuram, diemžēl, ir šis mācīšanās traucējums, tad pirmais, ko es ieteiktu, ir, kad skolotājs mēģina nodiagnosticēt, kur tad šis skolēns atrodas, cik tālu viņam ir šī izpratne un kur jau viņš izpilda šīs mehāniskās darbības. Un tad pēc būtības mums ir jāatkāpjas uz to stadiju, kur šis skolēns ir, nevis kur to paredz standarts. Tad, ja mēs konstatējam, kad viņš nav apguvis to, šo un vēl kaut ko, tad mēs to nevis, varbūt viņam noliekam gluži priekšā garā izklāja lapā, bet sadalām vienumos, radam šo pozitīvo vidi, redz, mēs tagad secīgi strādāsim un apgūsim to pakāpeniski. Tad maksimāli izmantojam jebkādas vizualizācijas metodes, jo, kā jau minēju, viņam šī abstrakcija ir traucēta, un cik vien var, mēs viņiem visu matemātiku cenšamies parādīt kaut kādā formā, un te jau atkal ir dalīšanās vienam ar otru idejas, jo tas nav vienkārši darbs, tātad demonstrējam praktiski, jo, kā es arī minēju, šiem skolām ir iespējams, ja ir, piemēram, tāda smagāka diskalkuli, tad tas skolēns nekad integrāļus nerēķinās, bet tad, kad mūsu kā skolotāja uzdevums viņam ir iedot šo praktisko, piemēram, kā rīkoties, skaitīt naudu, jo tas ir kaut kas, kas viņam dzīvē būs vajadzīgs. Ja? Vai, es nezinu, rēķināt procentus dzīvē būs vajadzīgs. Tā kā izsvērt, kas ir tās praktiskās lietas, kuras viņam patiešām noderēs, un tad ar tām maksimāli strādāt. Izmantot jebkādu šo multisensoro pieeju, jo tas arī palīdz tātad sasaist ar smadzenēm. Tad, lai arī tagad īpaši jaunajā saturā tiek runāts par to, kad maksimāli skolēni mēģina pašvadīti mācīties, mēs dodam viņiem dažādus piemērus un teorijas, viņi paši atrod, kas ir tas veids, kā nokļūt pie rezultātu vislabāk, tad attiecībā šiem skolēniem ieteiktu tomēr tiešo instrukciju izmantot, konkrēti teikt, kā viņam jārīkojas, kā jādara, jo pretējā gadījumā viņš pats varbūt nespēs atrast to veidu un var bezpalīdzīgi sēdēt. Ja? Tad var, izmantojot atgādnes, veidot arī atgādni, kas viņam ir jādara, soli pa solim, lai tu varētu šo uzdevumu, piemēram, atrisināt. Un ir ļoti svarīgi, ka šo skolēns vai nu pats veido šo atgādni, vai arī viņš mācās lietot atgādni no tā, ka šiem skolēniem ir atgādne, kaut kāda izdrukāta vienkārši no interneta, tas nenozīmē automātiski, ka viņš to varēs lietot, bet tas īstenībā uz jebkuru mācīšanās traucējumu. Un tāpat tātad pārdomāt, vai mēs nevaram diferencēt kaut kādā veidā mājas darbus, pārbaudas darbus, klases darbus, skatoties no tā, kur šim skolēnam konkrētais atbalsts vajadzīgs. Un tad, protams, mēs viņu arī par maziem progresa solīšiem, kas varbūt citam skolēnam nav nekas īpašs, vai ko viņš jau ir sen apguvis, un kas jau sen viņam bija jāapgūst, mēs viņu slavējam, radam pozitīvas emocijas, lai viņam nav šī nepatika pret skaitļiem. Un tad šis materiāls, tā tad ir pieejams šajā diskalkulijas mājaslapā, un te ir arī iekšā aktīvas saites, viss, ko es varēju Latvijā atrast, kas bija publiskots,
uz jau gatavām atgādnēm matemātikā. Jā, te ir gan sākuma skolai, gan jau vecākās klasēs un tam līdzīgi. Un šo jūs droši varat drukāt ārā un pēc tam arī skolēniem kopā taisīt šādas atgādnes. Ir pieejams arī Digi klasa, vai arī daļa no šīm atgādnēm, varbūt tur ik pa brīdim tiek ievietots kaut kas jauns. Tāpat, ja jums ir kaut kādi paraugi ar atgādnēm, tad es ļoti priecāšos, ja jūs atsūtītu man, un tad mēs arī varētu dalīties tālāk un ieguvēji būtu visi. Un tad arī ir ieteicamie IT rīki, tie arī ir pieejami šajā materiālā. Ir tādas spēles, kas ir speciāli radītas diskalkulijas terapijai. Nu, tā ir atšķirība no disleksija. Ja mēs disleksiju varam mēģināt risināt ar tehniskajām palīgierīcēm, kad, teiksim, skolēns ierunā, viņam nolasa priekšā tekstu, nu, tad ar diskalkuliju ir krietni sarežģītāk tā iemesla dēļ, kad, tu jau nevari dot visu laiku datoram izrēķināt visu tavā vietā, un tāpēc šai diskalkulijas terapijai ir 3 spēles ko man ir izdevies atrast, bet viņas ir vācu valodā. Bet es jums parādīšu vēl dažas vērtīgas saites, un, piemēram, šī, man liekas, ļoti vērtīga saite, ko varat izmantot IXL.com. Tā, es ceru, ka jums parādās tas mans otrs ekrāns. Vajadzētu būt, ka parādās. Jā, redzam, paldies. Super. Tātad te ir pēc ne mūsu izglītības sistēmas, bet es domāju, ka skolotāji daudz ko var apskatīties. Nu, piemēram, paņemām 1. klase, un šeit ir tāds rīks, kas parāda praktiski matemātiku, un tā ir viņš nosaukts Understand Addition, saprast saskaitīšanu. Piemēram, redziet, viņš parādīs, redziet, un viss jau ir izdarīts, un jūs varat rādīt interaktīvās tāvēls, ja, 6 plus 1, ja, rekur 3 plus 4, ka tātad viņam ne tikai ar skaitļiem, bet tātad tiek vizualizēts ar kaut kādām citām. Šeit ar, teiksim, putniņiem 1. klasē, ja. 0 plus 3 un tam līdzīgi. Un tāpat ir, piemēram, saprast atņemšanu. Ja, kas ir, ja tu tātad paņem vienu kubiciņu nost, tad ir ar bildītēm, rekord nosvītrots. Ja? Nu, te ir ļoti, ļoti plašs materiāls, un ir gan reizināšana, gan dalīšana. Tā, jūs tikai tad dodaties attiecīgi uz vecākām klasēm. Tā, tālāk. Tālāk ir labs rīks, es domāju, ka to jau vairāk vai mazāk visi zina, GeoGebra, ar kuru mēs varam vizualizēt šiem bērniem arī kaut kādu figūru izpratni, ģeometrijas atvainojas un tam līdzīgi. Jā, un tad es gribu vēl, tā tad ir šis Hugo LV, kur Vocaro.com tie ir balss ierakstīšanas rīki, kad, piemēram, mēs dodam skolēnam pārbaudas darbu, un mēs zinām, ka viņš rakstīts atsevišķā telpā, bet mēs, piemēram, nevaram viņam būt klāt, tad mēs viņam varam ierakstīt Vocaro, kas ir katrā uzdevumā jādara, un viņš noklausās, kur mēs viņam vienkāršā valodā izskaidrojam, ka te tu dari to, un tad tas bērns iespējams var nodemonstrēt rezultātu. Diskalkulijas skartiem bērniem ir lielas problēmas ar laika izpratni, un tas, ko es esmu līdz šim tā kā labākais atradusi, lai pulksteni mācītu, ir šāds, jo, redziet, te ir katru sekundi var parādīt praktiski, katru minūti. Tātad viņš var saprast 5, 10 minūtes un tam sekundes un tam līdzīgi. Minūtes un sekundes un tam līdzīgi, ja? Tāds, ar ko bērns pats var darboties pulkstenītis. Tad man ļoti patīk šī vietne un digitāls rīks. Tātad tas man ir arī dzīvē pieejami šādi skaitīkļi, es nezinu, kā viņas pareizi nosaukt, un kur arī tātad skolēnam var rādīt, kur ir, ja, 1, un mēs varam uzlikt plus,
Ja? Tā, 1 plus, nu, jūs, es domāju, saprotat, ja? Un tā viņam arī parādīt, ka tas 1, ja, tā mēs varam paņemt, ir pildspalviņa, ir, ja, 1 plus 1, ja, kas tam cipariņam ar apakšā. Tā tad ir gan pieejam, kur viņš ir apčamdīt ar rociņām šādus, bet var izmantot arī šādus virtuālos materiālus. Tāda ir jauka lapa, un tāda vēl arī ir tāds YouTube kanāls, kur viens vācu diskalkulijas terapeits, bet to jūs varat arī paskatīties, pat ja jūs nerunājat vācu valodā, redziet, cik viņam ir daudz video, viņš rāda ar kādām dažādām metodēm var strādāt, lai iesēdinātu šo skaitļu izpratni. Un te atkal jau es minu, ka šīs ir iespējams metodas, ko jūs varat izmantot pēc tam darbā ar citiem visiem bērniem klases. Nu, lūk, un pirms es jums vēl demonstrēju praktiski, tātad šeit ir prezentācijā pēdējais slaids, tātad www.diskalkulija.lv, un tur zem jaunumiem ir pieejams šis diskalkulijas materiāls, ko jūs redzat šeit, diskalkulijas skolā, kas ir informatīvais materiāls pedagogiem, bet, protams, var lasīt arī vecāki, un redziet, kopā ir apmēram 22 lapas, viņš ir diezgan plašs, tas ir pārņemts no Vācijas, un līdz ar to, bet viņš ir pielāgots Latvijas situācijā ar Latvijas normatīviem aktiem. Un tā. Un to tad jums čatā arī tagad ieliks. Un tagad es beigšu dalīties ar ekrānu, jo es gribu jums tagad nodemonstrēt. Tātad diskalkulijas terapijā ļoti efektīva metode, viņa arī Latvijā, es zinu, ir apguvusi viena sieviete, tā ir certificēta metode, bet cik man ir zināms, tas ir par maksu. Ir ūdens glāžu metode, bet es jums gribu parādīt, ka jebkurš no jums var šo metodi vienkāršotā veidā izmantot jau savās klasēs. Tas neko no jums daudz neprasa, bet bērniem, kam diskalkulija, ir ļoti palīdzoši. Tātad tā ūdens glāžu metode strādā ar šādām glāzēm, kas ir 10. Un katra šāda glāze, un mēs varam paņemt vienkārši šo glāzi, un mēs paņemam vienkārši krāsainu šķidrumu. Es tagad nereklamēju Fantu, vienkārši tas labs spilgts oranžs. Un tātad, ja mēs ielejam pilnu glāzi, tad tas ir, man tagad, diemžēl, tās putas, bet glāzē ir pielejam līdz malām, tad tas ir 10. Un viens malks, kā saka, viens lējiens ir 1. 1, ja, 2 un tā tālāk. Tad, kad mēs, piemēram, ielējam, ir jālēj tā, tātad pusglāze ir 5. Tā man nav pusi. Un tātad šis ir skaitlis 15. Un tā, piemēram, varat mācīt 10 un 5, bet vispirms viņam ir jāiesēdina šī izpratne, un tad tālāk 6, 7, 8, 9, 10. Un, nu, iespējams kādu mēnesi, 2 strādā ar šo šķidrumu, un tad skolēns ar diskalkuliju saprot, ka 10 ir pilns, un 5 ir tikai puse no 10, un 1 ir pavisam maz. Viņam šī skaitļa skala, kas ir, nu, viņam bija tie hieroglifi, iegūst jēgu. Ja? Un ar šiem glāzēm viņi māca visu saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu, daļas un tā tālāk. Nu, ja kādam interesam pārvalda vācu valodu, var ierakstīt Wasserglas metode YouTube un arī, bet es saku, varam izmantot ļoti vienkārši, piemēram, rādīt 10, vai arī, piemēram, redz, kur man būs 20. Man ir 20, un, piemēram, dalīšanā 20 dalīts uz 2. Ja, mums ir 10 un 10, ja, nevis tur 2 vai tam līdzīgi. Un tad ir svarīgi, ka bērnam jūs nodemonstrēt, un bērns pēc tam lej pats. Un laistās ar šo šķidrumu, un tā tad varam izveidot kādu limonādi
un viņš strādā ar šīm glāzēm, un tātad kopā viņas ir 10, mēs varam ieliet katrā, piemēram, vienu malciņu, un tad, piemēram, cik ir 1 plus 3, un tad viņš liek kopā, un tas tiešām strādā efektīvi. Pēc tam, kad skolēns ir sapratis šo skaitļu sastāvu pēc būtības ar šīm glāzēm, nu tad jau, protams, arī vācu terapeits saprot, nu viņš nevar visur dzīvē staigāt ar glāzēm apkārt. Un kā viņi pāriet uz skaitli? Tad viņi ņem kaut kādu tādu taktilu materiālu. Nu, te, piemēram, es paņēmu plastelīnu, bet viņi taisa, piemēram, sāls masas. Un redziet, ko viņi dara. Viņi liek bērnam izrullēt tādu desiņu. Un šī desiņa ir glāze, un tas ir 10. Es, diemžēl, nevaru nolikt, jo neredzēs tad kamerā. Un tāda bumbiņa ir 1. Tātad man rokās tagad ir 11. Ja? Un tā viņš var izritināt, uztaisīt arī, piemēram, uztaisīt 22, 23, jebko. Ja? Piemēram, te rekur būs 21. Ja? Un tad nākamā stadija, te es atkal padalīšos ar ekrānu, lai es varētu rakstīt. Tā. Un tas bija šeit. Vienkārši te kā baltā tāfela būs, kuras rakstīšu. Pēc tam, kad viņi ir rulējuši ar rokām tā kā plastelīnu vai kādu masu, tad viņi sāk to pierakstīt uz papīra, un tas ir tā, ja, piemēram, tas būs 12, un, piemēram, 12 plus, piemēram, 1 ir, un tad viņš raksta šo strīpiņu un 3 punktiņus. Oi, es atvainojos. Tā. Labi, es nekavēšu laiku. Tātad es gribēju ielikt šeit 3 punktiņus. Tātad tas būs 13. Un tad, kad skolēns ir sapratis šo sistēmu, tikai tad viņi uzraksta, tā, nu man šausmīgi iet, tāpēc, ka man nav pele, tikai tad viņi, jā, nu labi, es labāk nerakstīšu. Tātad 12 plus 1 ir 13. Jā? Tikai tad viņi pāriet uz šiem cipariem. Un tādā veidā tad tas bērns ir sapratis šo skaidru būtību, un ja viņš spēj rēķināt 10 ietvarā, tad attiecīgi pēc tam 100, un tad iet ārā no 100, un tā uz priekšu. Nu, lūk, tas tad laikam arī ir viss, jo mums arī laiks ir beidzies, un tagad tad būtu atvērti jūsu jautājumiem. Jā, Andra, paldies. Tāda ļoti koncentrēta, bet ļoti noderīga un vērtīga informācija. Un jā, komentāru sadaļā ir pieejami arī visi jūsu minētie papildu resursi. Droši viens seminārs skatītājs var tos izmantot. Bet jautājums lūk viens šāds, piemēram. Vai tiešām diagnozi var uzstādīt psihologs, logopēds un speciālais pedagogs? Nu, tas ir jautājums atkal šiem speciālistiem. Ir, kas veic šo standartizētos testus, un ir, kas viņus neveic. Bet nu, tas jau, jā, tas ir atkarīgs no šī speciālista. Varbūt arī Falkas kundze var nokomentēt. Mēs jau varam nerunāt par diagnozes uzstādīšanu. Mēs varam runāt par aritmētikas pamatprasmu izvērtēšanu un attiecīgu atbalsta pasākumu noteikšanu, un to pedagogi var veikt. Izvērtēt aritmētikas pamatprasmes. Bet šajā gadījumā jūs, Andra, arī minējāt par sadarbību ar vecākiem. Viens no klasiskajiem jautājumiem, ko tad darīt, ja vecāki saka, nē, jūs nemākat mācīt, un manam bērnam patiesībā nav nekādu problēmu, tad iespējams diagnoze ir vienīgais ceļš uz risinājumu, lai bērns situācijā nebūtu zaudētājs. Nu jā, šis ir ļoti sāpīgs jautājums, un, diemžēl, ar to nākas Latvijā sastapties bieži. Tur būtu cits seminārs, kādi ir tie iemesli. Bet es domāju, ka mums kā pedagogiem jāatceras, ka visa centrā ir tomēr bērns. Un, ja mēs redzam, ka bērns, viņam palīdz šie atbalsta pasākumi,
nu tad kāpēc viņus neizmantot un dažādā veidā nevizualizēt vai attiecībā uz atgādnēm? Nu, tur, protams, ja vecāks pasaka, ka kategoriski viņš nepiekrīt, ka viņa bērns izmanto atgādnes, nu tad nezinu, tad jādomā. Bet attiecībā uz to, ja skolas personāls diagnosticē, ka viņam vajadzīga šī atbalsta pasākumi, tad skolotājs var pilnībā izmantot tos savās stundās, tikai viņš nevarēs valsts pārbaudas darbās saņemt šos atbalsta pasākumus. Tam ir vajadzīga šī viena no ministra kabineta noteikumos noteiktā speciālista atzinumiem. Bet citādi jau ikdienas mācību darbā var. Tieši jautājums pieskārāties arī valsts pārbaudas darbiem, kāds tad ir tas atbalsts, ko šie skolēni saņem, lai pabeigtu skolu? Nu, tā tad ir paredzēts, tā tad nosaka šis speciālists, kāds atbalsta pasākums viņam būtu vajadzīgs, bet pārsvarā tas ir papildus laiks un atgādnes un iespējams mutisks skaidrojums, priekšlaicīga kalkulātora izmantošana. Vācijā tā ir šī diskalkulijas terapija, kas ir sajūgta kopā skolas sistēma, viņš saņem arī ikdienas mācību procesā šo diskalkulijas terapiju. Latvijā, cik mums ir zinošas konkrētās skolas, speciālais pedagogs, bet tie var būt visdažādākie, nav kaut kāds viens konkrēts, un tas, ko viņš izmanto savā ikdienas darbā, šis skolēns matemātikā tieši tādu pašu atbalstu viņš pēc tam saņem valsts pārbaudījumos. Varbūt, Andra, jums ir kāds ieteikums, kā skolotājiem runāt ar citiem klases bērniem, ja klasē kādam ir diskalkulija, bet viņi tā kā īsti neizprot, kā tas ir, tu neredz cipars, tu nevari uzrakstīt viens, kāpēc tev nesanāk? Kas ir tas, ko jūs teiktu? Kā tad citiem bērniem pastāstīt, lai mazinātu, piemēram, mobbinga iespējamību, apcelšanu un tādas lietas? Jā, man liekas, man ir lielisks piemērs, ko es iesaku, un man ir bijusi arī atgriezniskā saite no skolotājiem, kas saka, tas labi strādā. Pirmkārt, tur, protams, atkal jābūt vecāku piekrišanai konkrētā bērna, bet nebaidīties lietot šo vārdu diskalkulija ārvalstīs. Cilvēks pat pats ir bijis situācija, kas saka, man ir diskalkulija, palīdziet man ar to un to, jā, kad tas nav nekas briesmīgs, mēs ar to varam sadzīvot, ir jāiemācās kompensēt, un tāpēc mēs mācam arī bērnam, ka viņš pats apzinās, kas viņam ir par šo speciālo vajadzību. Bet tad, protams, ja nav šī piekrišana no vecākiem, mēs atklāti nevaram runāt, ka mēs esam dažādi, tā atkal ir mūsu draudzene iekļaujošā izglītība, ka mēs esam dažādi, un ļoti labs piemērs ir ar brillēm. Ja mums ir vajadzīgs brilles, jo es vienkārši neredzu, tad es viņas ņemu un uzlieku. Un skolēnam šīs atgādnes un visas atbalsta pasākums, ka viņš sēž citā klasē un viņam skaidro mutiski, ir viņa brilles matemātikā. Un ļoti vienkārši. Jā. Tad vēl ir jautājums par kādiem praktiskiem semināriem, kas vispār būtu pieejami skolu pedagogu kolektīviem, ņemot vērā, ka mēs runājam ne tikai par matemātiku, bet jūs jau arī prezentācijā minējāt, ka diskalkulija var ietekmēt arī citu mācību priekšmetu apguvi. Tātad tas pagaidām, ko tīri var darīt Latvijas diskalkulijas asociācija, ir piedāvāt šādus semināru, kas ir līdzīgs šim skolām. Ko tad var darīt, kā var atpazīt un maksimāli izplatīt šo informāciju Latvijas pedagogu vidū. Kā jau es minēju, mēs ļoti ceram, ka izdosies šo diskalkulijas terapiju atvest uz Latviju un apmācīt speciālos pedagogus un tā tālāk. Bet, attiecībā uz citiem priekšmetiem atkal, ja mēs kaut vai kā skolotāji identificējam savā klasē, tad ir milzīgs lūgums, lai tas nepaliek tikai jūsu klases ietvarā. Un jūs sniedzat atbalstu un viss ir kolosāli, bet iet un runāt ar visiem priekšmetu skolotājiem, kas māca šim bērnam, dot šo materiālu, kas ir pieejams diskalkulijas mājaslapā,
kur var izlasīt, kas tas tāds ir, un ļaut viņam izmantot atbalsta pasākumus arī citos priekšmetos. Es varu, piemēram, minēt problēmu angļu valodā. Ja skolēns nepazīst laiku, nepazīst pulkstenis, tad viņam ir angļu valodā pārbaudas darbs, 15 pāri, bez 15, puse 20 pāri, un viņš nevar uzrakstīt šo pārbaudas darbu angļu valodā, tāpēc, ka viņš nepazīst pulksteni, ja? Un tad automātiski ir angļu valoda, bet ja angļu valodas skolotājs nav informēts, ka šim bērnam diskalkulī, tad... Nē. Liena, jums nav skaņa? Jā, nu ir. Es gribu izcelt arī, ja Ļenas rakstīto komentāru sadaļā, viņa raksta, ka par šo plastilīnu bumbiņu, ko jūs demonstrējāt, desiņu un bumbiņu, ļoti saprotam, rakstot arī Helmana matemātikas grāmatā, ar kuru viņi strādājot skolā. Tātad mums ir vēl viens palīgi resurs, ko droši var izmantot. Ir semināri skatītāji, kur raksta, ka vēlētos arī par disleksiju šādu līdzīgu semināru. Tas Anita speciālās izglītības nodaļai zināšanai varbūt nākotnes plānos var arī šo tēmu iekļaut. Tad ir jautājums no Kristīnas par to, vai par diskalkuliju var spriest jau pirmsskolas vecumā. Jā, diskalkuliju var pamanīt pirmsskolā, bet tur ir ļoti būtiski atcerēties, kad varbūt šī aizkavētā attīstība. Un tā, ja mēs, teiksim, dotos pie klīniskā psihologa, nu, tad to parasti pa 8, 9 gadu vecumu ir visdrošāk diagnosticēt, jo nu, tad tā kļūdas iespējamība ir mazāk. Jo iespējams, ka pirmsskolā ir, kas liecina, un viens no tādiem arī, ko es esmu biežāk dzirdējusi, izskanējis, ka saka, novēro, ka bērns špiko matemātikā, jo maziem bērniem nav vēl šī špikošanas, kā pateikt, jēga skaidra, un viņš špiko tāpēc, ka viņam ir grūtības, un tas liecina, ka viņš netiek galā. Un tad jūs varat sīk vairāk pētīt tos iemeslus, kāpēc viņš netiek galā ar šiem cipariem. Bet, kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi arī, ka skolotāji paši nesāk printēt testus un aizpildīt, lai noteikti diskalkulī, nu, tomēr, kad ja mēs piemērojam nu, jau tādus masīvākus atbalsta pasākumus vai vēl vairāk terapiju, ja, tad, nu, tomēr būtu pie speciālista, tad tas jādiagnosticē. Kā jau es teicu, lai mēs nesajauktu to ar kaut kādiem intelekta attīstības traucējumiem. Labi, Ilze, ir jautājums sekojošs. Bija minēts, ka var atgriezties ar skolēnu pie iztrūkstošo prasmju apgūšanas tā vietā, lai virzītos tālāk. Kā to legalizēt, jo dzīve tikmēr virzās uz priekšu, pārējie skolēni raksta pārbaudas darbu par jauno tēmu un tam līdzīgi? Jā, Ilze, ja bija jautājumu uzdevēja ļoti, ļoti labs jautājums un ļoti problemātisks jautājums, uz kuru es, diemžēl, nevarēšu iedot pozitīvu atbildi, tāpēc, ka Latvijā ir tātad šāda sistēma, kad mēs apgūstam standartu, skolēns var saņemt atbalsta pasākums un ir paredzēts, ka ar šo atbalsta pasākumu viņam ir jāspēj sasniegt standarts. Nu, vienīgais piemērs, ko es atkal varu minēt, ir Vācija, kur tātad viņiem tiek diskalkulī pielīdzināta invaliditātei, un līdz ar to viņš saņem atbrīvojumu no šīs matemātikas, un tad vienkārši mēs atzīstam, ka viņš var netikt galā ar matemātiku, bet viņš var virzīties tālāk izglītībā un dzīvē bez virzienos, kuros nepieciešama matemātika. Jā, bet nu Latvijā tātad, protams, nu mēs vienkārši varbūt kā pieaugušie loģiski saprotam, ka, nu, iespējams, viņam nav vajadzīgs apgūt visu no šī standarta. Bet te atkal ir sadarbība ar vecākiem, un viņi neizvirz jums prasību, ka mans bērns ir pilnībā apgūst standartu. Andra, es turpinu ar nākamo jautājumu. Paldies par iepriekšējām atbildēm. Liena jautā, kad var sākt izmantot reizināšanas tabulu kā atgādni. 2. klasē izglītojumie apgūst reizināšanu. Nu, 2. klasē arī izmantojam kā atgādni. Un kā jau es minēju, ar diskalkulī bērni reizināšanu parasti var labāk iemācīties kā dalīšanu, jo dalīšanā viņam ir tikai jāsadala šis skaitļu sastāvs, bet reizināšanu viņš var iemācīties mehāniski. Un ja mēs pat paskatāmies uz sevi, kur mums nav nekādi, cilvēks, kam nav nekādas aritmētiskās problēmas, viņš jau arī mehāniski iemācās reizrēķinu. Es saprotu, kā mēs strādājam pie tā, lai viņš saprot, kas ir
reizrēķins un kas notiek reizinot. Bet reizrēķinu mēs viņam varam lūgt iemācīties mehāniski. Un pie dalīšanas es vairāk dotu atgādnes, ļautu izmantot kalkulātoru. Kas ir noslēdzošais jautājums, jo stunda jau būs paskrējusi, bet tomēr, kas ir tās pirmās pazīmes, ko varbūt vecāki mājās varētu pamanīt bērnu uzvedībā, attieksmē, kas liecinātu par to, ka šis varētu būt kaut kas saistīts ar diskalkuliju, ka viņš īsti nespēja uztvert ciparu skaidrus un tam līdzīgi. Tas arī materiālā tur tās pazīmes uzskaitīts, bet tās, ko es jums rādīju ar prezentācijā sākumā, tātad viņam ir grūti uztvert skaitļu skalu, skaitīt uz priekšu atpakaļ, bet tas var pat būt, kad jūs redzat, kad viņam ir grūtības saskaitīt, atņemt, grūtības izprast naudu, grūtības izprast mērvienību, laiku, šo teksta uzdevumu, grūtības izprašanu. Un, kā jūs teicat, ļoti tipiski, kad viņš it kā ir sapratis, un mēs nākamā dienā sākam visu no sākuma. Un tā ļoti tipiski. Jā, tad man ir tas papildu jautājums tomēr jāuzdod, jo Mārīta arī to, Daila, piedodiet, raksta, kāda ir šī mehāniskā atmiņa bērniem un diskalkulija. Jūs tikko sakāt, vienu dienu viņš tā kā saprot un nākamā jau aizmirst. Jā, es tagad negribētu mesties skaidrot visus tos ārstniecības skaidrojums par to, kas ir diskalkulija. Tas ir pieminēts materiālā, bet es tagad no galvas vienkārši negribu to atkārtot, bet tur ir tā, ka īsti šie bērni nenoglabā dziļajā atmiņā, un viņiem viss paliek šajā, kā jūs teicu, es negribu tagad sarunāt muļķības, viss paliek šajā, tā kā operatīvajā atmiņā, un tāpēc viņa, ja viņa nav nogulusi dziļajā atmiņā, tāpēc ir šī atkārtošana, un viņam ir absolūti jāsaprot tā būtība, kur mēs iedodam ar šo vizualizāciju, lai viņam būtu nogulusi dziļajā atmiņā. Labi, Andra, paldies jums liels par atbildēm uz jautājumu un vērtīgo semināru. Tas, ko es paņemu priekš sevis un ceru arī, ka citi semināru skatītāji, ka jebkurā gadījumā, ja mēs saprotam, ka bērnam ir šāda veida problēmas, sliktākais, ko mēs varam izdarīt, viņam pateikt, tu esi muļķis un tu neko nesaproti, mājās mācies vēlreiz un vēlreiz. Tā kā daudz pacietības tam ir nepieciešams, protams, arī palīg resursu un jāturpina strādāt un atbalstīt tos skolēnus, kuriem šīs vajadzības ir ļoti, ļoti aktuālas. Andra Rektiņa, Diskalkulijas asociācijas vadītāja, šodien pie mums viesojās seminārā, bet semināra noslēgumā es došu vārdu speciālās izglītības nodaļas vadītājai Amitai Falkai, kura noteikti pastāstīs jums arī jau par nākamo ieplānoto semināru. Liels paldies mūsu šodienas lektorei Andrai. Es aicinu kolēģus, pedagogus ieskatīties Diskalkulijas asociācijas mājaslapā un tur atrast vērtīgas lietas savam darbam. Paldies arī visiem mūsu klausītājiem un skatītājiem par aktivitāti, par jautājumiem, par ieinteresētību. Un mums priekšā ir nedēļas nogale, un es novēlu visiem vēl saķert pēdējo rudens saulīti, un tiksimies oktobrī. Droši vien 20. oktobrī tas būs, kad runāsim par iekļaujošo izglītību pirmsskolas izglītības iestādēs. Tā kā uz drīzu tikšanos!